koku un lauksaimniecības kultūru un vai dzīvnieku audzēšanu vienā teritorijā. Tas ir kopējs atzīmējums zemes lietojuma sistēmām, kurās daudzgadīgi kokaugi tiek audzēti kopā ar zālogiem vai arī lopiem, gan vienlaicīgi telpiski sakārtot vai arī secīgi nomainot viens otru. Bildes visas ir no Francijas. Pirmā ir hibrīda apsis ar piemājiem un otra ir dienvidu priede Janības. Tātad agromežsaimniecība nav lauksaimniecības un mežsaimniecības sajaukums. Tas ir atsevišķs integrēts zemes izmantošanas veids, tas ir jauns zemkopības veids. Patreiz Eiropas Savienības lauksaimniecības politikā tā tiek atzīta kā ilgspējīga zemes izmantošanas prakse, kas var pretendēt uz atbilstošu finansējumu, bet Latvijā tā praktiski netiek ieviesta, jo trūkst gan atbilstošu pētījumu un aptverošas informācijas, gan likumdošana ir absolūti nepiemērota, gan arī vietējās politiskās brīvības nav. Mans mērķis bija iezīmēt iespējamos agromežsaimniecības attīstības virzienus Latvijā un varbūt arī papildināt diskusiju par ilgspējīgu zemes apsaimniekošanu ar jauniem argumentiem. Tad par agromežsaimniecību droši teikt, ka tas ir labi aizmirsts vecais, un iepriekš sakot, ka tā ir jauna zemkopības prakses absolūti apzināti samalodos. Tādas tradicionālas agromežsaimniecības prakses kā meža ganības izlaicība, lauksaimniecība izcirtumos, meža mazlauku un dārza saimniecība, meža lauku nomēna izlabotās papulēs, lobarības audzēšana augļdārzos un polardēšana gadsimtiem ilgi pastāvējusi Ziemeļeiropā. Ir tāds neliela iesīcēta. Pirmais gan ir līdu un zemkopības piemērs, ko arī zinātnieki uzskata kā agromežsaimniecības sastāvdaļu, jo tur tā secīgā nomaiņa vienmēr bijusi. Bet līdz ar lauksaimniecības un mežsaimniecības industrializāciju, koku klātbūtne lauksaimniecības zemēs tiek uzskatīta par nevēlamu. Ja es nekļūdos, Latvijā ir 15 hektāri vai bet tas atšķirās. Tajā tiek sodīti par sliktu apsaimniekošanu saimnieku. Tāpat laikā arī meža daudzfunkcionāla izmantošana tika ierobežota. Šobrīd tā ir reducēta uz koksnes, industriālu ieguvi un nedaudz rekreatīvo funkciju. Pēdējā laikā arī biežāk stāstinoties tādiem intensīvās lauksaimniecības negatīviem aspektiem kā augstnes noplicināšanās, virszemes ūdeņu piesārņošana vai eitrofikācija. Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās intensīvās lauksaimniecības zemēs ir aktualizējusies interesi par agromežsaimniecību un visā pasaulē. Ja ceļš tagad pēdējā laikā Eiropā tiek veikti pētījumi tieši saistīti ar agromežsaimniecības potenciālu šo problēmu risināt. Pirmkārt, piemērs var minēt, ka koku ceļš lapu koku klātbūtne gan uzlabo augsnes struktūru, bagātina un stabilizē augsnes spālu un palielina organiskās vielas pienes, stabilizē ūdens un varības vielu apkari, samazina ūdens augsnes un gaisa piesārņojumu, samazina trokšņu un smaku piesārņojumu, iesaista slāpekļu, veicina oglekļa sekvestrāciju, palielina bioloģisko daudzveidību, dažādojot dzīvotnes, piemēram, dažādām laicīgām sugām, tādējādi samazināt herbicīdu lietošanas nepieciešamību. Ir arī negatīvie aspekti, tas būtu kā viena no tiem jāna apēnojums, kad ceļš mūsu platumgrādos koki varētu radīt pārāk daudz apēnojumu, bet to var risināt ar intensīvu koku vainagu sakopšanu vai polardēšanu, kā arī izvēloties apakšējos augus tādus, kam patīk izsliedētās augas radiācija, kas vairāk uzņemt tieši to, nevis, ka tam nav nepieciešams tieši savas. Kā arī tā rotaļa tā kā piemājiem kokiem, kas vēl salapolu. Tāpat arī kokaugi dažreiz ir, kas bija kādreiz 30. gados zīmīgi, kāpēc viņus
viens no argumentiem, kāpēc ir izcirti ceļš tāds strūmājs, ūdens nomais strūmājs, ūdens kā pārvarās un trūktu, jo viņi bija starpsaimnieki kā kaitēkiem rūsas sēnēm. Tā politika ir skaidrām tīkam jābūt visiem. Pēc Eiropas Agromežsaimniecības federācijas pētījuma Latvijā lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir piemērotas agromežsaimniecības ieviešanai. Tad es mēģināju pēc tā, viņi gan cīkāk neskatījās, kas Latviju un vispār Baltijas valstīm un Ziemeļa Eiropa ļoti minimāli. Es mēģināju pēc viņa metodas nedaudz dizaina, diagnozes un dizaina metodoloģijas, gan viņa pilnībā neizmantojas tā virspusē, iesākot, tas ir daudzreiz pamatīgāks un nav veicams tikai izmantojot literatūras studijas, tur lauka studijas, jo nepieciešams, ko es neesmu veicis. Tādēļ, manuprāt, to agromežsaimniecības sistēmu ieviešanas pamatojumu Latvijā ir jāatšķirās dažādās lauksaimniecības ainavās. Ļoti intensīvi izmantotās atklātās ainavās agromežsaimniecības ieviešanas plānošanai būtu jābalstās uz ekoloģisko risku argumentāciju. Ļoti virzemes un augstas ūdens kvalitātes uzlabošanu, erozijas samazināšanu, augstas auglības veicināšanu un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanu. Savukārt nomaļu zemēs, kur liela daļa lauksaimniecības zeme ir pamestas un norit dabīga apaugšana ar mežu, kas daudzāk jau veido lineāru telpisko struktūru. Bieži vien izdevīga agromežsaimniecības ieviešanai nozīmīgi būtu sociāla-ekonomiskie faktori. Šādā situācijā būtu izdevīga energokultūra audzēšana, kas atmērta gan vietējo nodarbinātību, gan veicinātu lokālo neatkarību. Atsevišķi būtu jāizceļ īslaicīga lauksaimniecība plantāciju meža audzēs, kur pirmos 10 gadus starp kokiem varētu būt audzēt daudzgadīgi zālē. Un šis ir vienīgais agromežsaimniecības joma, kur Latvijā jau vairākus gadus pēc silo veids eksperimentus. Rezultāti nav nepareizi. Kā arī tāpat tas, kas man interesē vairāk, ir īslaicīga mežsaimniecība lauksaimniecības zemēs. Tas būtu tās augtās uzlabotās papūras, kuras 15-20 gadiem lauksaimniecības zemes tiek apstādīts ar atraudzīgām koku sugām, kas paralēli arī uzlabot augus un iesaistos laukus. Pēc patreiz Eiropas Agromežsaimniecības federācijā izstrādātiem priekšlikumiem par platību maksājumiem uz agromežsaimniecību tiktu attiecināt intensīvās lauksaimniecības status. Tādējādi pašvaldības nezaudētu nekustamā īpašuma nodokli, bet kāds ir apmežošanas gadījumā, tad pirmo 20 gadus netiek maksāts nodoklis, un tāpēc viņas arī nezaudētu lauksaimniecības zemes, kas varbūt pagaidām netiek apsaimnieki, nākotnē varētu izmantot. Un tad potenciāli agromežsaimniecības veidā, tās līdzinājumā ainavās intensīvās lauksaimniecības zemēs būtu meža ārdzeme. Tas ir, kad secīgi ir koku rītas. Latvijā viņam noteikti jābūt platākām nekā šeit, divreiz platākām. Arī hibrīda apse un lieši. Cits nozīmīgs veids ir plānoti apstādījumi ūdensteiču un meliorācijas graudu aizsargu joslās. Piemērs par likumiem stādīt var, bet neko griezt nevar. Un te tas būtu tad tie multifunkcionāli, daudzfunkcionāli koki, kurus varētu audzēt citi, augi koki, saulie tieši, lietas, kas būtu medumi un daudz kā citi, kurus nevajadzētu obligāti būtas iekļūt. Šis kādreiz ir vairāk izplatīts, arvien mazāk, bet ļoti fragmentāri, kurā gadījumos ir laukumaļi un pretvēri ostas stādījumi. Tas, kad bieži vien tiek izmantot paralēli energokultūrām, ne tikai lai pretvēri aizsardzību, bet arī audzēt šķeldāju kokus, kas pirms pagaidām vēl nebūtu izdevīgi, un tāpat arī augi koki un
šeit ir valrieksts ar tazām naitām. Latvijā, ka valrieksts neaug, tur ir nedaudz jāpagaida, kamēr tie koki augās pietiekuši lielu, lai lopi nevarētu bojāt. Ja ir tieši paredzēta koksnes iepirkšana, tad var izmantot skuju kokus, kas netik ļoti garšo lopiem, bet tik un tā tur ir tāds 10-12 gadi ir jāgaida. Un savukārt zemes ir apgrūtināta lauksaimniecība, tas būs tās nomaļu zemes, kas ir vairāk cieši no pamestām lauksaimniecības zemēm. Visizdevīgākais, manuprāt, būtu, visaugstākais potenciāls būtu uzlabot apkārtni, kad uz, kā es iepriekš teicu, uz 10-20 gadiem tiek iestādīti koki, novākti, augstas virskārt nomulčēta un zeme pilnībā gatava atkopusies un pilnībā gatava atsākt lauksaimniecību. Patreiz nozīmīgākais šķērslis ir jūs minēja likumdošanas nesakārtotība, kā arī vietējās politiskās un saimnieciskās gribas trūkums. Lielsaimniekiem pagaidām nav izdevīgi ieviest jaunas apsaimniekošanas tehnoloģijas. Kā izviet, ka arī nav politiskā atbalsta. Tas netiek lobēts šī joma. Un arī nākamajā plānošanas periodā nav paredzēts šāds zemes lietām veidi ieviešana Latvijā. Bet tomēr ir pamats domāt, ka Latvijā tiks piemērots uz noteiktām saimniecības nozarēm, lauksaimniecības nozarēm attiecināt lokļu zemes kvotas, tad lielie lauksaimnieki būs spiesti vienkārši tur, lai izvairītos no nevajadzīgiem maksājumiem, pēc intensīvas lauksaimniecības, kā arī intensīvas mežsaimniecības, tad būs jāstāda varbūt ne tāds rīns, bet apkārt kā nomaļa, kur hedgerows, laukumaļu vai laukumaļu stādījumi un tam līdzīgi, lai vismaz tur 600 kokus uz hektāru. Jā, tā es uzskatu. Paldies!